Sveicināti visiem godātie Saeimas deputāti, ekscelences, kolēģi un draugi. Man sauc Marks Andrē Verijs, un esmu Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā ģenerāla tiesneša palīgs starptautiskajās un operatīvajās tiesībās. Šobrīd strādāju Latvijā, un man tiešām ir gods un privilēģija turpmākajos dažos mēnešos par savām mājām saukt Latviju. Ierados šeit pirms dažiem mēnešiem, un līdz šim latvieši ir bijuši tiešām viesmīlīgi pret mani un ļoti aktīvi iepazīstinājuši mani ar latviešu kultūru. Un tieši arī latviešu dāsnums ir daļa no jūsu kultūras. Tūkstošiem Kanādas kareivju, kas šobrīd izvietot Latvijā, ir arī pateicoties šim jūsu dāstumam un labvēlībai, apzinājušies to, cik svarīgi ir arī kultūras aizsardzība un šo tradīciju aizsardzība, strādājot militārajā sfērā. Starptautiskās tiesības ir tas, kas mūs visus vieno, tostarp starptautiskie likumi. Un tas ir arī šodienas konferences pamatā, kur mēs runājam par kultūras mantojumu un drošību. Un kā tas attiec uz mani un maniem citiem militāras jomas kolēģiem? Tie ir dažādi NATO noteikumi un tostarp arī Hāgas konvencija. Kultūras vērtību iznīcināšana saistīta ar neiecietību un noved pie kultūras identitātes iznīcināšanas. Tāpēc mūsu atbildība ir aizsargāt kultūras vērtības. Latvijā kultūras vērtībām ir ļoti liela nozīme, un tam ir liela nozīme visai tautai, visiem iedzīvotājiem. Kultūra ir nācijas sirds. Ir skaidri redzams, ka šī Latvijas sirds pukst tiešām spēcīgi. Man, kā Kanādas bruņoto spēku pārstāvim, ir liels gods arī palīdzēt aizsargāt kultūras vērtības Latvijā. Tāpat, diemžēl, nepārāk labi redzu savus slaidus, bet šeit ir redzami galvenie jautājumi, uz kuriem vēlētos meklēt atbildi savā prezentācijā. Proti, kāpēc ir tik svarīgi aizsargāt kultūras vērtības, kas ir galvenais iesaistītās puses Kanādā, kas par to ir atbildīgas, ko dara Kanādas bruņotie spēki un ko mēs varētu darīt labāk. Tiešām lūst sirds redzot mūsdienās dažādos attēlos, kā tiek iznīcināts kultūras vērtības. Es ieskatījos svarīgākajos dokumentos, un šeit ir redzami dažādi citāti, kas attiec uz šo tēmu. Pirmais ir no Starptautiskās krimināla tiesas prokurora biroja dokumenta par kultūras mantojuma aizsardzības politiku, un viņš 21. gadā ir paudis, ka šie mērķtiecīgie uzbrukumi kultūras mantojumam ir jau gadsimtiem sena prakse, kas joprojām parādās arī mūsdienu konfliktos. Šeit ir arī citāts, ko teicis Eiroparlamenta deputāts, kas pārstāv kultūras un izglītības komiteju. Un viņš ir teicis, ka Krievijas karš pret Ukrainu ir mēģinājums iznīcināt suverēnas nācijas identitāti un kultūru, tostarp izmantojot strateģiskus un mērķtiecīgus iznīcības aktus, vēršoties pret kultūras mantojuma objektiem. Un šeit jau šajos citātos mēs redzam to, cik šī tēma ir aktuāla, cik šī problēma ir būtiska. Bet par laimi ir šie arī dokumenti, kas palīdz aizsargāt kultūras mantojumu. Un šeit esmu iekļāvis arī divus citātus no Hāgas konvencijas preambulas. Proti, preambula atzīst, ka neseno bruņoto konfliktu laikā ir izpostītas daudzas kultūras vērtības un sakarā ar kara tehnikas attīstību aizvien pieaugšo vērtību iznīcināšanas briesmas un pārliecība, ka jebkuras tautas kultūras vērtību izpostīšana nozīmē visas cilvēces kultūras vērtību izpostīšanu, jo katra tauta sniedz ieguldījumu pasaules kultūrā. Šeit esmu iekļāvis arī Kanādas nostāju, Kanādas kultūras ministrijas nostāju,
proti arī Kanāda ir atzinusi, ka kultūras mantojuma aizsardzība ir ļoti nozīmīga, un Kanāda ir arī pievienojusies Hāgas konvencijai un tās 2 protokoliem. Kanāda ir tiešām apņēmības pilna aizsargāt gan mieru, gan drošību globālā līmenī. Vienlaikus Kanādas militāra personas tiek apmācītas jebkurā misijā piedalīties, vienlaikus pievēršot ļoti aktīvu uzmanību kultūras vērtību aizsardzībai. Un ir jāievēro ļoti svarīgi principi, kas atvieglo militāro operāciju īstenošanu un sadarbību. Un kādi ir šie svarīgie principi? Pirmkārt, aizsargājot kultūras vērtības, pēc konflikta ir iespējams ātrāk atgriezties pie normālas dzīves. Tāpat arī kultūras aizsardzība palīdz apliecināt arī Kanādas morālo nostāju un arī uzlabo, protams, mūsu ietekmi, reputāciju un uzlabo mūsu militāro kampaņu leģitimitāti un mazina teroristiski finansējuma risku. Kas ir galvenās iesaistītās puses Kanādā, īstenojot Hāgas konvenciju un tās protokolus? Šeit jūs redzat uzskaitīts visas šīs struktūras. Es pats pārstāvu arī tieši šos bruņotos spēkus un arī Nacionālās aizsardzības ministriju. Vēlos uzsvērt, ka tiešām katrs Kanādas bruņoto spēku kareivis ir arī savā ziņā iesaistīts Hāgas konvencijas un tās protokolu piemērošanā savā ikdienas darbā. Bet, protams, ir arī citas puses ārlietu ministrija, Kanādas mantojuma ministrija, sabiedriskās drošības ministrija, tieslietu ministrija un citi. Un nedaudz paturpinot šo tēmu par šo konvencijas un tās protokolu ieviešanu un īstenošanu, bija nepieciešami dažādi likumu grozījumi Kanādas tiesību aktos. Un pirmkārt arī kultūras vērtību importu un eksporta likumā un arī Kanādas krimināla kodeksā. Ja mēs skatāmies Kanādas krimināla kodeksu, tad tas attiecas arī uz Kanādas bruņoto spēku kareiviem, un viņiem tiešām nepārtraukti ir jāievēro krimināla kodeksā noteikumi, lai kur arī viņi pasaulē atrastos. Un šeit redzami vēl daži šie tiesību akti, kas ir svarīgi Hāgas konvencijas un tās protokolu piemērošanai. Mums ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumu likums, tāpat Nacionālās aizsardzības likums. Un tāpat Kanādas bruņoto spēku pārstāvjiem, lai kur ir pasaulē arī viņi atrastos, ir jāievēro dienesta disciplīnas kodeks, kas ir daļa no Nacionālās aizsardzības likuma. Hāgas konvencijas principi tiek piemēroti mūsu bruņoto spēku darbā, un tie tiek respektēti vienmēr arī dodot pavēles un pieņemot lēmumus par operatīvām darbībām. Un tas attiec arī uz militāro tieslietu sistēmu, jo šī militārā tieslietu sistēma arī balstās principā, ka mums jānodrošina efektīva bruņoto spēku darbība, tostarp arī tiesas procesos. Šie ir galvenie aspekti, galvenās idejas, ko es vēlētos izcelt bruņoto spēku darbībā. Ko dara Kanādas bruņotie spēki, lai nodrošinātu kultūras vērtību aizsardzību? Viss sākas jau ar apmācībām, gan miera laikā, gan bruņot konflikta laikā. Ļoti bieži mēs pievēršamies starptautisko konvenciju nozīmē kara laikā, bet tas ir īpaši svarīgi arī miera laikā. Tad tam iespējams ir vēl lielāka nozīme. Tāpat visiem Kanādas bruņoto spēku kareiviem ir jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības. Lai kāda būtu šī kareiva dienesta pakāpe vai pieredze, šie noteikumi attiec uz visiem. Tas ir starptautisks juridisks pienākums, kas attiec uz visiem mūsu kareiviem.
Militārās operācijās šie principi tiek piemēroti arī dodot pavēles. Mums ir jāievēro visas tiesiski dotas pavēles. Pretējā gadījumā mums par to jāuzņems atbildība. Starptautiskās humanitārās tiesības ir valstu atbildība. Un šīm tiesībām ir jābūt atspoguļotām arī militārās pavēlēs vai uzdevumos. Katram bruņoto spēku pārstāvim ir jāapzinās tas, ka šiem starptautiskie nosacījumi attiec uz mums visiem. Tāpat svarīgs aspekts ir arī plānošana. Plānošana ir nozīmīga gan miera laikā, gan kara laikā. Mums ir jāiesaista atbilstošie svarīgākie partneri, kuri palīdz aizsargāt svarīgākos kultūras vērtības, ir jāidentificē svarīgākie objekti, kuri ir jāaizsargā, un jānodrošina, ka dažādas militāras aktivitātes nenotiek šo svarīgo kultūras vai varbūt reliģisku vietu tuvumā. Un ceturtā militāro operāciju daļa, kur mēs palīdzam aizsargāt kultūras vērtības, ir dažādu mērķu izvēlē. Un šeit svarīgi ir arī saprast, kas ir tie mērķi, kuriem var uzbrukt vai nevar uzbrukt. Starptautiskās humanitārās tiesības nosaka, ka uzbrukt var tikai militāriem mērķiem, nevis civiliem mērķiem. Un civilie mērķi ir, vienkārši sakot, jebkurš mērķis, kurš nav militārs mērķis. Un ja tas nav skaidri noteikts kā militārs mērķis, tad tiek pieņemts, ka tas visticamāk ir civils mērķis. Bet, ja mēs paskatāmies uz Hāgas konvenciju, tad tā papildina Ženēvas konvenciju, nosakot īpašu atbildību militāru personām, proti ir skaidri jānosaka, ka militārais mērķis nav kulturāls mērķis. Un 5. aspekts šeit ir šo starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu ziņošana, izmeklēšana un sodīšana. Katram mūsu bruņoto spēku pārstāvim ir pienākums ziņot par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem. Un, protams, ka šo tiesību ievērošana ir gan mūsu valsts, gan mūsu komandu vadības atbildība. Jūs jau droši vien daudzi pazīstat Hāgas konvencijas nosacījumus. Šeit iekļāvu no konvencijas definīcijas par to, kas skaitās vērtību aizsargājums objekts. Ja mēs skatāmies uz Ženēvas konvenciju, tad tur nav pievērsta tik liela uzmanība šiem civilajiem objektiem, bet tam toties pievērš Hāgas konvencija. Jebkurai militārai personai ir labi jāpārzina šie noteikumi, un tam ir jānāk jau pilnīgi automātiski. Šādai izpratnē ir jābūt ļoti labi apgūtai. Ko vēl dara Kanādas bruņotie spēki, lai nodrošinātu kultūras vērtību aizsardzību? Un šeit ir uzskaitīta daļa no pasākumiem, ko mēs īstenojam, proti apmācība, jau pamata apmācība, papildu apmācības par starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Un šīs apmācības ir obligātas. Tas attiec gan uz mūsu darbību miera laikā, gan kara apstākļos. Jo, jāsaka, lielākā daļa mūsu darba, mūsu aktivitāšu notiek tieši miera laikā. Ja mēs vēlamies būt kara mākslas eksperti, mums jābūt vēl spēcīgākiem miera mākslas ekspertiem. Hāgas konvencijai un citiem starptautiskiem likumiem ir skaidri jāparādās mūsu darbībā, bruņoto spēku toties pavēlēs un norādījumos.
Un vēlreiz vēlos arī uzsvērt, ka kultūras vērtību aizsardzībai jānotiek automātiski. Tā ir jābūt dabiskai daļai no mūsu ikdienas darba. Tāpat mūsu komandu vadības ķēdē ir jāiesaist arī kultūras dažādi eksperti, kuri palīdz aizsargāt kultūras vērtības un ievērot starptautiskās tiesības. Un nākamais jautājums, ko mēs Kanādas bruņotajos spēkos varētu vēl darīt vai darīt labāk? Īsā atbilde būtu šāda. Mums, kā militāru personām, vienmēr jācenšas darīt labāk, neatkarīgi no apstākļiem. Starptautiskās tiesības veido valstis, un es vienmēr uzsveru šo aspektu. Mūsu vārdiem, mūsu rīcībai ir nozīme, un mums ir jārāda piemērs. Mūsu militāros operācijas būs neveiksmīgas, ja mēs zaudēsim vietējo iedzīvotāju uzticību. Un tieši tāpēc, cik svarīgi ir radīt labu piemēru, mums savā rīcībā ir jāievēro starptautiskās tiesības, un to mēs varam panākt tiešā sadarbībā ar svarīgākiem partneriem, tādiem arī kā jūs. Lai mēs nodrošinātu, ka mēs pieņemam pareizos lēmumus, un tad, kad mēs kļūdāmies, tad ir jāveic izmeklēšana un arī jāsod pie atbildības vainīgie. Noslēgumā vēlos teikt, ka tiešām Latvijā ir viegli iemīlēties. Latvijā ir tik bagātīga un dzīva kultūra. Latvieši ir dāsni, un tas ir tieši tas, kas ir pamudinājis tūkstošiem Kanādas karēvju mācīties par Latvijas tradīcijām, kultūru un kultūras bagātībām. Un tas vēl jau vairāk tikai stiprina Kanādas vēlmi palīdzēt Latvijas aizsardzībai. Paldies, ka jūs dalāties ar savu kultūru, un paldies par jūsu uzticību un to, ka jūs tik ļoti to sargājat. Paldies! Very much, Commander. Liels paldies! Komandkapteiņa kungs, man jums arī būtu kāds jautājums, tāpēc lūdzu vēl nesteidzieties apsēsties. Jūs savā prezentācijā tiešām parādījāt, ka Kanādas bruņotie spēki pievērš lielu uzmanību kultūras mantojuma aizsardzībai. Es pats arī esmu zemesargs. Un es redzu, ka šodien klausītāju vidū arī ir vairākas militāru personas vai ar jomu saistītie pārstāvi. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notika 1. un 2. pasaules karā un kas mūsdienās notiek Ukrainā, arī šeit mēs redzam, ka tiek iznīcināts kultūras mantojums. Iztēlosimies, mums ir kādi nostiprinājumi, ir daži varbūt cilvēki, kuriem tiek dota pavēle pamest ēku un pamest telpas. Bet mums būtu vajadzīgi ļoti lieli cilvēku resursi, lai varbūt tiešām iekļūt šajā ēkā, atbrīvot šo ēku, un tas var novest pie ļoti lieliem cilvēku upuriem. Ja mēs iztēlamies šādu scenāriju, šādu operāciju, kā mēs varētu varbūt risināt šo situāciju? Paldies par šo ļoti vienkāršo jautājumu. Šāda veida jautājumi ļoti bieži parādās mūsu dienas kārtībā. Ar līdzīgiem scenārijiem, līdzīgām situācijām mēs saskarāmies jau Afganistānā un noteikti saskarsimies arī nākotnes scenārijos. Viss ir atkarīgs no saņemtajām pavēlēm un atkarīgs arī no tā, cik svarīgi ir konkrētā vieta, konkrētais objekts, kas ir jāsargā.
Piemēram, var būt pavēle, ka mēs nedrīkstam iznīcināt baznīcu, nedrīkstam iznīcināt skolas, nedrīkstam panākt pat vienu civiliedzīvotāju upuri. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo, ja mēs panāktu kaut viens civiliedzīvotājs ciestu, tad galu galā zaudējumi būtu vēl lielāki. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt vietējo iedzīvotāju atbalstu bruņoto spēku darbībai. Un mēs nevēlamies radīt sev jauns ienaidnieks, tāpēc, ka mēs būtu varbūt iznīcinājuši viņiem svarīgas ēkas,